Ļoti daudz ir dezinformācijas saistīts ar šo likumprojektu, un šo dezinformāciju ceļ gaisā tie deputāti, kuri nobalsoja par šo likumprojektu, jo viņiem ir bail no tautas dusmām. Es teikšu tā, pēdiņās. Viņiem dzīvot atlicis līdz 1. oktobrim. Jeb mazliet ilgāk, kad sāksies šīs piedziņas. Pēdiņās dzīvot atlicis, lai jūs saprastu, dzīvot politiskā arēnā, jo viņi šobrīd var kaut kā sevi mazliet tā kā mierināt ar to, ka viņi atsita šos cilvēku uzbrukumus. Ja? Nē, patiesību sakot, viss ir kārtībā, tas nav tik briesmīgi, kā izskatās. Jums būs labāki nosacījumi visiem parādniekiem, bet patiesība ir tāda, ka tas ir uzbrukums tieši minimālās algas saņēmējiem. Un to atzina arī likuma projekta autori, to atzina visi, kuri piedalījās šī likuma izstrādē. Jā, doma ir tāda, ka šie minimālās algas saņēmēji slēpjās zem minimālās algas no parādu piedziņas, patiesībā saņemot lielāku algu daļu aploksnē. Ja. Tas ir kā tajā fantastikas filmā, ja? Pieņemam, ka tas tā notiek. Kaut gan mēs ļoti labi zinām, ka daudz cilvēku tik tiešām strādā tikai par minimālo algu. Un nekādus konvertus viņi papildus nesaņem.